Sākumā viņš bija tāds arī mazākais, vai ne? Nu, viss salīdzinoši. Viņu varēja pamocīt, es atceros, tas pirmie iespēja. Nu, tā smējēja, viņš visu kaut ko varēja izdarīt, sūdzes vairāk. Nu, viņam kaut ko mēs runājam, kas kaut ko zaudē vai dara, un Mikijs visu kaut ko trāk varēja izdarīt. Pēc tad strakākais bija, kad Mikijs uz Liepāju aizbrauca un atbrauca. Sanāk vasaras sākums, un tad viņš ir izstiepies, viņš viens no vislielākajiem. Tad jau viss tā apcelšana jau arī beidzās. Jā, nu, Miks, tā kā viņš uz ledus ir tāds vairāk arī tāds brīvmākslinieks un arī tāds vairāk tāds improvizētais. Nu, arī es atminoties bērnībā, tāpat arī bija daudz Miks varēja visu kaut ko, un es nezinu, īsti nebija ko darīt, un no zila gaisa viņš pēkšņi kaut ko izdomāja, kaut ko diezgan traku, un vienmēr arī trakas mājkustības uz ledus taisa, tāpat arī trakas mājkustības, viņš arī tepat izdomāt visu kaut ko, jā. Nē, pie pieturas bija viss miskastes, un vecāki saka, aizēj iznes miskasti. Tu zini kā, tā kā slinkums iet līdz tai miskastei, paņem šeit ielidini vienkārši iekšā. Patās vienkārši ielādā iekšā. Patā vienkārši ap stūri api. Tas laikam esmu, projām, kaut es tur nedzīvoju jau ilgi, es varu teikt, tas mans mājas. Es tur baigi gribētu dzīvot. Man tur baigi patīk. Es laikam teicu, ka varbūt es tur pavadīju īsti bērnību, bet es jums tagad dzīvoju centrā, ja? Nu, es nevaru iziet ārā tagad paspēlēt futbolu vai nezinu, vienalga ko tagad. Tur es varēju tur vienkārši izēju ārā pa dienu, no rīta izēju ārā un te vienkārši pašā vakarā atnāc māju. Vai arī, ka to mamma bļauj, ka jāiet ēst pa logi. Tad viņi bļauj pa visu rajonu, bļauj to, ka jānāk ēst. Tad atskrien paēd 15 minūtes un atkal skrien ārā. Nu, ko tad daries? Te, ārā mašīnas tagad, tad mašīnas braukā un nav tas. Saprot. Kāds 5. metiens jau šajā spēlē un 1 gultie vārti. Nu, labi uzbrukums. Un ļoti skaisti vārti. Fantastiski. Miks Indrašs. Nu, ko tādu bieži redzēt nevar. Tas ir, es domāju, ka šie vārti tiks rādīti un rādīti. Atcerieties arī pasaules čempionātā Mikls Grandlons. Kā viņš go vārds tieši tāpat, ko arī Miks Indrašs. Tā arī ir, ka jocīgi. Skaties, sen to liekas. Viss tās forma vispār, kā tagad viss liekas daudz, stilīgāk izties. Tad skaties, tā vienkārši forma kaut kāda ne tāda, zini, tur tas, kāds varētu tādu ķivers lidot vai, zini, vienalga kaut ko. Vienmēr, nezinu, man kaut kā vienmēr sports pat atticis, un es tieši man aiziet teicis hokeju un visu, un tas hokejs iekšā palicis, un es laikas gribēju spēlēt hokeju, un vienmēr es gribēju spēlēt profesionāli, un tā. Tā kā man nav principā nekas tāds cits nav bijis. Jā, te arī viss notika. Principā. Šits ir mūsu playgrounds. Šitam arī mēs maucām. Šeit arī viss tas sākums sākās. Kādreiz likās, ka šis pagalms ir tik milzīgs un liels, bet tagad pienāca. Tu īsti pat nezinu, pat kuru varētu uztaisīt to hokeja laukumu un spēlēt, vai ne? Nē, labi, tagad jau varētu. Tur vārds nolikt, kā bija, tur un tur. Mauc. Viena mašīnas rīgas Nebija varianti, neko citu darīt. Es tā uzskatu. Es arī neko negribēju darīt citu. Es gribēju spēlēt hokeju visu laiku. Jā, man, protams, ir bijuši kaut kādi tur, kad bija sīkāks, tad bija kaut kādi tur brīži, kaut kas tur nepatīk, kaut kas nesanāk, un tad es tur vienmēr teicu tētim, tur, vēc, es gribu, zinu, visu, es vairs nespēlēšu hokeju. Un tētis vienmēr man teica, līdz mēneša beigām samaksāts par treniņiem, notrenēsies un tad varēs beigt. Un tad, protams, es pa to laiku, kamēr līdz mēneša beigām viss notika, tikmēr es jau biju aizmirsis to, ka es gribu beigt. Tur vārti bija te bija viena vārta un tur bija otra vārta. Tur mēs tā arī maucām visu. Nebija vienkārši visu, kurēs. Es atminos to, ka Andis vienmēr bija izējošais vārdsargs. Vai atceries, tas vārdsargs stāvēja vārtos? Futbolā vienmēr vārtos. Jā, vienmēr vārtos, bet ar iespējām iziet un iesist golu, vai ne? Ar iespējām.
Es atceros arī Miks, piemēram, visi abrīno, ka tagad saka, ka Mikam Indrašim viens no labākās rokām Latvijā, bet, es atceros, ka nepavēlt Mikam tēvs teica, ka nāca ārā un no bumbiņas nādā. Miks arī, es nezinu, dienā kāds 3-4 stundas, cik mēs pavadījām arī viens pats, ka mēs iegājām iekšā, bumbiņu driblēja, mētāja, un tas viss nenāk tāpat vien, vai ne? Tur jau visur vajag darbu ieguldīt. Starp citu, vecāki bija diezgan tādi stīgri, viņam nekad, mēs ar Andris atceros un Ričardu diezgan blandījāmies apkārt, arī tur staigājām no vienas vietas uz otru un vēl varējām nenākt mājās, bet Mikam mamma un tētis vienmēr teica, galvenais ir strikt izmācies, tikai hokejs un tikai tad viss pārējais. Jā, ka viens pats bija, principā vienmēr tunelī. Man liekas, katru dienu vajadzēja. Man vienmēr teica, jādzina ārā. Ja padriblēja, ej pamēt tādu tripu, es gāju. Man bija tāds dēlīts, maiss Rimi ar ripām. Otrā pusē? Es gāju, otrā pusē, aiz garāžām, un tur arī mētāja vienmēr. Jā. Ka viens pats tad ārā, bet pēc tur driblēja vai ko, tad tur vienmēr tunelī mētājās, darbojās tur. Visu futbolu vienmēr, kas bija pasaules kausa, mēs tā parās visi kopā savācāmies un skatījāmies, ka tā sīk bijām. Un es saku, parādījās Ričardam, man liekas, vai Edgaram, neatceros, kuram no viņiem bija pirmie, man liekas, ka Ričardam. Parādījās tas PlayStation, un tad arī principā sākās. Zinu, visiem PlayStation. Bet azarts tev ir vienmēr, jā? Jā, azarts, jā. Jo datorspēli tu varētu arī spēlēt pret datoru. Varētu, tev gribās par katru cenu Ričardu Birziņu vinēt. Protams. Bet interesantāk, ka pēc tā var vēl bišķiņ patiet uz zobu. Bišķiņ pakacināt arī. Tāpēc tas kaut ko uzrakstīšu viņam vispār. Pirmo reizi man pasaules vispār tikai treniņiem. Man liekas, ko Sans bija menedžers un Oļegs bija, man liekas, Znaraksta treneris. Es tur nedēļu notrenējos, pasēju draugu pēdējais vēl lieci. Tu biji spēlējis junioros, tu biji Baltkrievijas čempionātā un pēkšņi tu esi pasaules līmenī. Kādas tās sajūtas pirmajā spēlē? Labs, protams, tas bija maz drosīgi tāda iekšā mandrāša tāds uztraukumiņš, ko es atceros. Protams, Krievija, 20 Krieviem spēle, bija 21, man liekas, tieši. Ne, vai 20 vai 21, es jau neatceros. Nav tik tālu, bet tas gads skaits neatcerēšos, bet 20-21 kaut kur, man liekas, 21 palika, man liekas. Un jā, protams, Krievija, hokeja lielvalsts, zinu, tāda spēle priekšā. Atceros, pirmo golu, protams, atcerēšanos no visu mūžu, kas vienu pasaules čempionātu, man izgājām 3-2, var teikt, un galva viņš man nomet uz malu, un viņš tieši skrēja uz vārtiem, es domāju, īsti jālaiž viņam tur uz dabilu vai uz ārtu priekšu, Es tā, šķēl tādā augstumā tīri, zinu, lai varētu mums rībons būs, ja kas, un trāpīt tālajā, un bija, tā neaprakstams prieks vienkārši. Es esmu ķēris kaifu no tā hokeja pirmām kārtām. Es esmu spēlējis, un es neesmu nekad, kāds man kaut ko teicis, ka tur šito, to es vienmēr esmu, man galvā vienmēr bijis doma, ka es esmu labākais, uz tādā komandā, kur es spēlēju. Es nekad neesmu nolaidis rokas, kad es vienmēr gājis uz savu mērķi, un es vienkārši esmu, es neesmu nekad nolaidis rokas, es vienmēr esmu, kad man ir mērķis tikt uz turien, es eju un cīnos par to. Es spēlēju, un es sadodu visu, lai es tur nokļūtu. Jā, mums uzvārds nāk no Lietuvas. Viens lietuviešu rakstnieks, arī Indrašs. Un viņš uzrakstīs grāmatu pa visiem Indrašiem, ko viņš ir atradis. Tā kā no kurienes sācies viss, tas ir tā grāmata, liekas, pie manas māsas ir. Man tāds aizdoms, jā, varētu tā būt. Tur ir, jā, principā pa visiem Indrašiem uzrakstīts, kas, kur kādreiz agrāk strādājuši, tur, kuros gados, ko viņš pats ir atradis, tā kā. Jā, bet viņi ir lietuviešu valodā.
Tāpēc es... Kaut kas manīm arī rakstīts ir. Man kas pa visiem principā ir uzrakstīts kaut kas, tāpēc, jā, ir godīgi to grāmatu pašķirstīt. Tur varētu atrast visu, ko vajag zināt, ko grib zināt. Ja nemaldos, bija tā, Nē, mums bija kas? Mēs iepazināmies, kad man bija 5 gadi. Es iepazinos, man bija 7 gadi, manuprāt, un Mikam, man bija 8 laikam. Tev bija 8, man bija 5 gadi. Es atceros, kur mēs iepazinājāmies. Un Miks pat vēl atcerās to stāstu, ka es viņu iepazinos, ka es gāju bumbu futbolu un teicu čau. Tu biji tikko ievācies. Es jau te dzīvoju un tad, kad es gāju, man vispār nebija draugi. Un tev vēl tur likās kaut kas tur nebija sētas priekšā pie tām garāžām. Un jūs, man liekas, gājāt tā kā par īķi toreiz ar senčiem. Un es viens pats kaut ko te gājis, pārdīt tos akmeņus. Un Edgars nāca bumbu pretī ar vecākiem. Es nācu un tad tā arī sanāca. Es tā pienācu, čau, tu negribu paspēlēt bumbas, tāds davai, un tad tā arī. Davai, Andi, tagad. Te bija tiešām tāda tik daudz momentu, tūkstošiem un simtiem tūkstošiem brīžu, ko varētu atcerēties, un mēs joprojām citreiz satiekamies ar Miku un Andi un to pašu Ričardu Birziņu, kas te dzīvoja 3. stāvā un atceramies. Un joprojām tie mirkļi dzīvē vienmēr liekas joprojām smieklīgi un kaut vai viņi bija pilnīgi stulbi, bet mēs joprojām smejamies un atceramies. Viņš nevar atcerēties, jā, nē. Man vienmēr bijuši mājās pie sienas hokejisti. Tas pats Sāns Ozoliņš un bija Džo Sakiks pie sienas plakāti lielai sporta avīzēs. Atceries, turēja izņemt vidējā, man liekas, tad bija atvērumā, bet pa vidu tam žurnālam tie iekšā bija plakāti, vienmēr salocīti. Tos vienmēr līmēja pie sienas un bija visa istaba salīmēta plakātiem ar visādām tur uzlīmēm un vispārējais krāja vienmēr tos albums, tam uzlīmēm gājām, tur skolā mainījāmies, viss notikās. Jā, tas man bija, principā, vienmēr. Pirms maziņš bija tāds Kellogg Frostīs, man liekas, kāda akcija. Un mājās bildi kaut kur viņš bija, Irbi bija ar Rozoliņu, un tur visi tādā bariņā, mēs tur arī viņu nofočējies, vēl tāds sīks esmu. Jā, sanāca arī uzspēlēt viņu. Teikšu tā, viņš man daudz ko stāstīs un mācīs un palīdzējis. Vienmēr uz viņas arī viņa stāstas visu vienmēr klausies un atvērt muti. Tas ir... Bet tu arī centies to izpildīt, vai tomēr arī bija kaut kāds spītājumi? Nē, kas Āds saka, tad zini, tu vienmēr, tas jau viņam vienmēr arī to teicām, kad paaugos, bet es vienmēr saku, ka viņi vienmēr visu klausās. Vienalga, kurš tas ir. Ja kurš spēlētājs čatnāk, viņš Sāns kaut ko saka, tad viss to. Jā, Sāni, es to darīšu. Tā vienmēr bijis. Es pats sev pienācu un pateicu, ka es zinu. Pa īstam. Es tiešām pats sev vienmēr esmu ticējis. Tas laikam, tas man vienmēr ir bijis, laikam, tas... Nē? Ka es pats sev esmu ticējis. Nē? Es esmu ticējis vairāk. Jā, Diana arī ticējis, protams. Diana arī ticējis man. Bet es domāju, ka es arī, kad es pats sev esmu ticējis vienmēr. Tas, ka necēs pats sev, nekas nebūs, no? Protams, ir bijuši, saka, tur, zini, liekas, viss tur tādā tūtā. Kaut kas tur nesanāk, vai tur, zini, gribās nolaist rokas, bet, ja nolaidīs rokas, nekas tam nesanāks. Ko es gribu atstāt? Tas labs jautājums īstenībā. Protams, es nevaru atstāt tādas pēdas kā Messi vai vienalga, kas, vai tur kā Sandis. Un, protams, es gribētu varbūt tās būt vienīgais, ne vienīgais, protams, es gribētu būt pirmais no spēlētājiem, kurš izcīna Gāriņkausu. To es gribētu. Bet kā, lai mani atcerās, tā vienai atcerās, Es gribētu būt, tad Sandis ir vienīgais, kurš vinnējis Stanley Kausu. Pirmais un vienīgais, un es gribētu būt, nevienīgais, es gribētu, lai kāds cits arī vinnē, protams, bet es gribētu būt pirmais, kurš iznēja Gāriņkausu no spēlētājiem. Pateicu.
Raidījumu atbalsta Maxima, lai uzvaru netrūktu.